Tukuma rajona Džūkstas pagastā ļaudis ķer saulainos mirkļus un steidz sapost zaļo zonu. Arī priekšvēlēšana reklāmas šeit noņemts. Vēlēšana iecirknī gan rosība tikpat kā nemana. No nedaudz vairāk nekā 1200 balstiesīgiem pagasta iedzīvotājiem iespējas nobalsot iepriekš izmantojuši tikai daži. Pirmajā dienā mums atnāca 7 vēlētāji, otrā dienā arī 7, pa 2 dienām tāda nobalso 14 vēlētāji. Ja? Šodien tā vairāk cilvēki nāk, bet tas skaits neprognozējams, jo cilvēkiem reklāmas tā kā trūkst varbūt un grūti ir noslēties, pat cik arī kaut kas jauns mūs sagaida novadi. Pavisam citādi aina gan paveras Dobels rajona Jaunbērzes pagastā, kur no nedaudz vairāk nekā 700 iedzīvotājiem pie vēlēšanu urnām devušies jau gandrīz 30 vēlētāju. Tāpēc var teikt ļoti godīgi un atklāt, ka nav svētku sajūta par vēlēšanām. Tāpēc? Jo, negribas teikt īpaši tā, ļoti slikti grūti, bet ikdienā redzot, kā dzīvo mūsu vecie cilvēki, un kā mēs saviem politiķiem esam vajadzīgi tikai priekšvēlēšana laikā, man tas ir ļoti sāpīgi. Šajā pagastā gan politiķi aizmirsuši, ka priekšvēlēšana aģitācijas materiāliem jau bija jābūt novāktiem. Gan uz afišu stabu, gan veikalu skatlogos izvietotajos plakātos savus solījumus turpina bārstīt vismaz 4 partijas. Jā, varētu būt, bet es domāju, ka tuvāk 50 metriem nav. Bet šobrīd vispār jau jebkurai reklāmai politiskajai ir jābūt noņemtai. Es par to neatbildu. Mana interešu sfēra ir 50 metri ap vēlēšanu iecirkņu durvīm. Pat no durvīm. Jāpiebilst gan, ka līdz brīdim, kad mūsu filmēšanas grupa devās tālāk, vismaz daļa plakātu tomēr bija noņemti. Tomēr jau blakus pagastā Jelgavas rajona Lielberzē mūs atkal sagaida smaidoša politiķu foto.